Lubāna, kas var dižoties ar sakoptu vidi un tālu izskanējušajiem Aiviekstes svētkiem, kā arī dievnamu, kur zem viena jumta ir divas baznīcas un katrai savs altāris, tagad var lepoties arī ar neparastiem vides objektiem. 3 baltām dāmām, kuras darinājusi lubāniete Vita Kalniņa. Es ieraudzīju pagājušajā gadā jau internetā bildi, un tad man mājās par rokai gadījās žogas iets, un es mājās izveidoju pirmo dāmu tādu. Un tad man ir ļoti labs priekšnieks, kurš mani atbalsta šajās trakajās lietās. Viņš man atļāva nopirkt vēl vienu rullīti žogas ietu, un es uztaisīju vēl 3 dāmas, kuras tagad stāv šeit. Dāmas nav vienīgais? Dāmas nav vienīgais, jā. Mēs sataisījām akmens somas. Arī no vecām somām rokturas noņēmām vienkārši un apakšā nogriezām maliņu, lai līdzeni un tapa somas. Mēs jau ar Vitu esam seni kolēģi un esam tā sastrādājušies, mums tur viens otru mēģinam papildināt. Bet viņa ir tāda mierīga un pieņem, ja jūs kaut ko atsakat, vai viņai gribas tās trakās idejas realizēt? Nepieņem atteikumus. Vita ir sevi atklājusi kā ļoti radošs cilvēks, par ko mēs tik ļoti nezinājām. Viņa iepriekš strādāja skolā, bet viņai ir tāda izdoma un priecājamies, ka mums ir tāds cilvēks. Es kaut ko mēģinu, es jau tā nemāku neko, es jau nekad neesmu tādas taisījusi. Pirmo reizi mūžā, vienkārši gribās pamēģināt, sanāks, nesanāks, varbūt ir izdevies. Vīta ir labiekārtošanas darbu strādniece, taču ar ikdienas puķu dēstīšanu viņai esot krietni par maz. Esmu Lubānā dzimusi, augusi, tagad es esmu sākusi strādāt Lubānā par labiekārtošanas darbu strādnieku, tāpēc gribējās kaut ko interesantu, ne tikai ziedus, bet varbūt kaut ko savādāku. Mums ir nedēļā reizi jāiztīra atkritumu tvertnes, un tas viss jātīra ar rokām bija. Diezgan nepatīkami, jo vasarā tur ir dieva zīmes tajās tvertnēs iekšā. Un tad es sāku meklēt ideju, ko varētu, kādā veidā varētu vienkārši salikt maisus iekšā, lai mums ar rokām tas nav jādara. Un tad man gadījās būt vecajā Lubānas skolā, kur ir savesti no Lubānas vidusskolas vecie krēsli. Es vienkārši ieraudzīju tās krēsla kājas kā pamatu atkritumu tvertnītei. Un tad mums priekšnieks Andris atkal atļāva nopirkt materiālu priekš pašām apaļajām tvertnītēm. Un tā lēnā garā tapa atkrituma tvertnes no vecajiem skolas krēsliem. Man ļoti patīk akmeņi arī visādi, tādas labas formas, kad braucu kaut kur pa ceļu, ieraugu kāds apaļš vai ovāls vai kaut kas tam līdzīgs. Tos jau es lēnā garā vācu mājās. Man jau mājās par daudz izsakā ir, bet es labi savācu tos akmeņus. Un tad reiz es atradu vienu perfektu kā skudrai dibens. Perfekts gabals. Un tad es prasīju vīram, vai tu nevari man palīdzēt, lūdzu, sametināt kājas viņam. Viņš man neatteica. Kā atceras Vita, bērnībā viņas darbošanos ļoti atbalstījis tētis, kurš arī bijis sava veida meistars. Savukārt jau vēlāk par ieganstu radošām izpausmēm bijusi kāda trauma. Basketbolu spēlējot sarāvu krustiniskās saites, un man bija paredzēta operācija. Un es domāju, ko es darīšu pa to laiku? Un es izštukoju, ka es varētu taisīt visādus suvenīrus, un es sāku no koka taisīt pulksteņus un visādas lāzīšu paliknīšus un kastītes un rotām, rotiņas, kur salikt. Visādas dekoriņus, visādus suvenīrus. Tas sākās ar to vairāk. Vita ir atsaucīga un izrāda mums vecā kultūras nama telpas, kur tiek uzglabātas visas šīs dekorācijas. Lielākā daļa no tām tapusi Vitas mājās, ziemas vakaros pagalmā mazā būdiņā, citas tandēmā ar kolēģiem, ar mērķi padarīt Lubānu skaistāku. Skvēriņš jau ir vēsturiski veidojies tā pamazām. Katrs ir kaut ko ielicis, kas Lubānā šeit strādājas arī pirms mums. Taču dāmas ir ienesušas jaunu? Dāmas, jā, jaunas vēsmas. Vita ir ienākusi Lubānā ar savām idejām un savu tādu iniciatīvu visu ko jaunu radīt. Arī tāpat visai turēšanas nodaļas komandai ir jāsaka paldies, jo tas viss komandas darbs. Andris un Vita tiešām strādā ar sirdi un dvēseli un visu savu radošo ieliek arī instalācijas centrā mainās uz katriem svētkiem. Uz Ziemassvētkiem ir gaismījies, arī pildam vildienām putniņi, sakārti kokos, puķas, kādas ir arī miskastītas Lubānā, maži cilvēciņi ar cepurīti. Fantastika. Pilsēta tiešām priecājamies, ka attīstās un lepojos ar savu dzimto Lubānu. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.